ir klausoties, skatoties, ko rāda sabiedriskais mēdījis, visus tos ierēģņus, kas tur tiek gudri runā, man ir tikai viena doma. Vai tad, kad kaunu dalīja, viņi mājās bija? Izskatās, ka nebija. Pēc viņu algām spriežot un piemaksām, man ir tikai viena doma, kur var likt tik daudz naudas. Un tai pašā laikā mums naudiņa pietrūks, lai glābtu cilvēku dzīvības. Un tas ir pats svarīgākais. Kas ir svarīgākais šai valstī, ja ne cilvēks? Nav cilvēku, nav valsts. Tad ir tikai zemes gabals. Un bez cilvēkiem tas neko nenozīmē. Mums ir vajadzīgi strādnieki, mums ir vajadzīgi meistari, mums ir vajadzīgi ārsti, mums ir vajadzīgas medmāsas. Bet mums arī vajag, lai šeit audzētu linus, lai mēs gulētu linu palagos, nekrāsotos linu kreklos. Ne par krāsām iet runa par visām tām alerģijām. Nevajag aizmirst, kad āda ir lielākais orgāns cilvēkam un kādas draņķības tur nenokļūst ar apģērbu, kādas ķīmiskas vielas nenokļūst uz ādas. Un arī tad, kad pa daudz mazgājās, tas nemaz tik labi nav, jo ādai pazūd aizsargkārta. Vēl jau ir tā dabiskā aizsardzība. Man ir arī cits teiciens, es domāju, daudz no jums to esat dzirdējuši, ka no netīrumiem vēl neviens nav nomiris, bet no pārāk lielas tīrības gan. Iet runa par to, kad es palīdzu pa telefonu noņemt rozes, un tad nedrīkst to vietu labu laiku mazgāt. Tad es saku, no netīrības vēl neviens nav nomiris. Bet ja nedrīkst slapināt, tad nedrīkst slapināt. Jā, ir daudz tādas lietas, ko grūti izskaidrot. Bet ja jūs neticēsiet brīnumiem, ar brīnumu ar jums nenotiks. Ticiet labajam. Šī ir labā un ļaunā cīņa, un to tak jūs saprotat, un jau sen viņa notiek. Bet tā notiek arī iekšējā dzīvē mums pašiem, katram personīgi. Dzeniet prom tās sliktās domas. Man tā palēmējies. Es piedzimu par nelabojumu optimisti. Tāpēc man ir tik jauna balss, kaut esmu veca tante. Nu, esiet optimisti. Nevajag lasīt visas ziņas, un galvenais nelasiet tos virsrakstus. Tie vairāk jūs biedē nekā tas, kas tur rakstīts zem tiem virsrakstiem. Ir pārāk daudz informācijas, jums nevajag tik daudz. Un iemācieties kaut ko jaunu. Ticiet man, noderēs. Var lasīt kaut ko vieglu. Nu labi, tāda plikmīlas romāna jau ir garlaicīgi. Bet tad ir detektīvi. Tas ir labs laika pavadīšanas laiks. Nav jādomā. Un it ceļš tad, ja detektīvos ir labs humors. Nu, labs humors. Man arī piemīta humors. Nu, lai jums arī visiem būtu tāds kā Raimondam Paulam. Viņam dzimšanas diena, mums visiem jābūt ļoti pateicīgiem. Lai kā var runāt un saukāt viņa dziesmas, kā dažam labam tīk, bet viņš mums padomu laikos palīdzēja palikt par latviešiem. Un liels, liels paldies viņam par to. Bez viņa diez vai tas būtu sanācis toreiz. Jo tie, kas bruķēja muti par tiem laikiem, tanīs laikos pat nav dzīvojuši. Ticiet man, tas nebija viegli. Jo tu pat nezināji, ar kur tu runā. Arī šodien ir nodevējis ap mums. Ir. Nu, kur tu nu bez jūdām? Nabadziņi. Bet es ticu jaunajai paaudzei un iesaku jums arī. Viņiem tikai jāparāda ceļš, un ja viņi pakrīt, viņiem jāiedod roka, lai pieceļās. Un tad nebūs tā, kad, nu kāds mēs tos pēcnācējus izaudzinam, tādi jau viņi arī ir. Nevajag zāgāt, nevajag iedzīt nākošām paaudzēm vainas sajūtu. Un ne šodien būs vainīgie jāmeklē. Šodien ir jāmeklē izeja. Kā mēs tagad visu varam vērst par labu.
mums izdosies, jo es jūs mīlu un es jums ticu. Atā!